Jūs klausaties LATV Nauturma Latvijas skaņskatu mākslu, kas jums pat laba nāk no Vašingtonas, Arlingtonas, Virģīnijas. Mēs šodien apskatīsim mazu problēmu par Latvijas tautas un latviešu vistautas izdzīvošanu. Kāpēc tad mēs uztraucamies par izdzīvošanu? Kā jau mēs zinām, presē mēs paši to atzīstam, ka Latvijā valda ļoti liela dzeršanas problēma, ka Latvijā valda ļoti liela svēķēšanas problēma. Mēs esam aizgājuši tik tālu, ka mūsu jaunām meitenēm, sievām, mātēm piedzimst jau bērni, kas ir pusidioti, jeb piedzimst tādi, kas nevar par sevi rūpēties, kad viņi pieaug, jeb kādreiz vispār nepiedzimst, nekas. Šoreiz mēs apskatīsim vienu jaunu, pēdējo, vislielāko problēmu, un tas ir elektromagnetiskais lauks, tās sekas, ko mūs dod tās slavenie datori, skaitļotāji, kompjūteri, jeb kā nu mēs viņus visus sauksim. Ir ļoti žēl, ka arī mums jānodarbojās ar šo visu aparatūru, bet ir bīstamākas aparatūras, ir bīstamākas kastītes, un dažs ir labāks un dažs ir sliktāks. Vispirms par vispārēju problēmu un tādu, varētu teikt, vispārēju filozofiju, ka mēs gaidām Eiropā, Latvijā, kad mūsu visās skolās, birejos, augstskolās, ģimnāzijās, bankās un kur visur norīt kāda darbība, ka viss stūrs vajadzētu piekraut pilns ar šīm aparatūram, ar daļļotājiem, skaitļotājiem, vienalga, kas viņi būtu. Lielās firmas cenšas mūs par katru cenu pārdot, dot lielas atlaides, piedod naudu klāt, dažādi fondi, Sorosa fondi, bankas fondi un citi fondi. Tiešām izdod summas un pieliek klāt pie mūsu tautiešu sazietotam summām, lai tiešām jūsu skolās būtu šāda aparatūra. Tik tā jau labi. Viena problēma, ko jāuzmanās, ka šī tehnoloģija mainās katrs 5 gadus. Un ja jums ir 5 gadus veca tehnoloģija, tad ja viņa jau ir lēna, varbūt ļoti lēna, un vecā tehnoloģija arī izdod ļoti lielu magnetisko lauku. Jūs varbūt pasmiesieties un pabrīnāties, kas tas magnetiskais lauks ir. Magnetiskais lauks un tīra fiziska darbība ir jau atstājusi tādu iespaidu uz šīs aparatūras apkalpotajiem, kad jau ir 100 000, kas guļ slimnīcās, kas ārstējās mājās, un izdots jau vairākas grāmatas, kas ļoti skaidri parāda par šo aparatūru bīstamību. Kas netic, tas var rakstīt mūsu studijā, zvanīt un painteresēties. Ja vienkārši aprunāties ar manu sievas māsu, kas viņai pa problēmām, kad viņa ikdienās 8 stundas sēdēja pie lielās aparatūras, spieda pogas un saņēma no lielā skrīna visu to magnetisko lauku. Viņai problēmas rokām, muskuļiem, pleciem, un daudz lietas, ko varbūt mēs nezinām, kas vēl notiks tālāk. Šis magnetiskais lauks ir tik bīstams, kad jaunas meitas paliek pa sievām, pa mātēm, viņam piedzimst bērni, un tie dažkārt un vairāk kārt piedzimst kā idioti, ja piedzimst tādi, kas paši par sevi nevar rūpēties pat tad, kad viņi pieaug. Ja varbūt nepiedzimst nekas un nekad. Es nedomāju, kad mums būtu jānobaida visu pasauli un visu Latviju un mūsu tālākie draugi, kad mums būtu jāmet krūmos visu tā moderna aparatūra, bet mēs tik mēģinām brīdināt.
kad tagad Amerikā ir apstādināti pabūt tā lielākā dzeršanas problēma, noņemts lielākās reklāmas no cigaretēm, un viss tas it kā pārsviežās uz Eiropu, kur pilnā skaitā alkoholu dvingā un dūmu dvingā mūsu tautu bendē nost. Un, kā jūs ziniet, taisn otrās pakāpes un trešās pakāpes smēķēšana, kur kāds citos dūmus ielaiž istabā, ja blakus jūs sēdiet, ir daudz bīstamāka, nekā jūs paši to darīt. Tātad ar šo mazo programmu, ar šo mazo atskaiti, mēs mēģinām jūs brīdināt, kad bez degvīna, bez cigaretes ir vēl viena ļoti moderna, smaga problēma, kas tagad vēršās plašumā un ir jau skārusi tūkstošiem cilvēkus Amerikā, un tas jau sāks drīz skārt jūs Latvijā. Kas netic, vai painteresiet mūsu studijā, ir iznākušas vairākas biezas grāmatas, ja var aprunāties ar mani sievas māsu, ja var aizbraukt uz mūsu pavalsts slimnīcu Ričmondā, kur štata policisti slimo ar vēzi, daudzi, kas nesāja pārnesamos celulāros un mobīlos, visšāds cits telefons, daudzi, kas turēja radar klēpī un braukāja riņķī, daudzi, kas turēja cits elektromagnetiskos verķīšus, kas saka klēpī un rokās, viņi slimo ar vēzi, viņi jau ir diezgan smagā stādijā, un viņiem cerības nav izvesļoties. Tādēļ būsim uzmanīgi ar jaunām, modernām tehnoloģijām, jo mēs varētu iznākt lielu zaudētāju. Paldies par uzmanību. Mans vārds ir Jānis Ozoliņš, un šī ir LATV, nav Turma, Washington, Arlington, Virģīnija. Un šodien mūsu tehniķe ir Anna Šmits, un mūsu aizmugurē ir Pētera Sidara glezna no Kuldīgas. Pēters ir kārtīgs un elegants mākslinieks, kam ir studija Rīgā, un tad viņš atgriežās arī Kuldīgā. Un mēs viņu ļoti cienām. Sveiki!